Parev, kas armēņu valodā ir sveiki. Tātad šodien Armēnija. Pasaulē dzīvo apmēram 12 miljoni armēņu, no kuriem tikai 3 miljoni dzīvo savā dzimtenē Armēnijā. Pārējie ir izkaisīti kaut kur pa pasauli. Milzīga atbildība par to gulstās uz Turciju ar viņas 1915. un 17. gadā veikto armēņu genocīdu, kura laikā tika iznīcināta apmēram 1,5 miljonus cilvēku. To, ka tas ir genocīds, joprojām atzīst tikai apmēram 26 valstis pasaulē. Bēdīgi. Savukārt no tiem, kas dzīvo Armēnijā, viņam ir brīnumains etniskais sastāvs. 97% valsts iedzīvotāji ir armēņi. Latvija par šādu statistiku var tikai sapņot. Armēnija ir pirmā valsts, kas valsts līmenī pieņēma kristietību. Armēnijā atrodas arī vecākā katoļu baznīca. Armēnijas nacionālais simbols un lepnums ir Ararata kalns, kurš ironiskā kārtā šobrīd atrodas Turcijas teritorijā. Pie Ararata kalna piestājas esot vecais labais Noass ar savu šķirstu un zvēriem. Es pat esmu redzējis dokumentālās filmas, kur cilvēki ir atraduši ģeoloģisko veidojumu, tādas garas laivas formā, un tad no putām uz lūpām ņemas apgalvot, ka viņi ir atraduši tieši no šķirsta piestāšanas vietu. Izrakumi veikti nav, bet kaut kāda koka gabala atrast ir. Nu labi. Armēņi joprojām braukā ar žiguļiem, kurus gandrīz visus darbina nevis benzīns, bet gāze. Armēņu virtuve. Viņi daudz ēd maizi, graudaugus, gaļu, šašliku. To es šodien netaisīšu, šašliku es atstāšu Gruzijai. Viņu nacionālā maize lavašs ir iekļauta UNESCO pasaules mantojumā. Mans šodienas ēdiens būs savukārt ļoti vienkāršs. Saukšies haris, un viņas sastāvdaļas es jums tūlīt arī parādīšu. Šis būs vienkāršākais ēdiens, ko es jebkad vispār esmu gatavojis laikam. Sastāvā tā tad ir vista, kaut kas ar kaulu, man ir šķiņķi paņemti, apmēram 0,5 kilograms. Bulgurs, ja kāds nezina, bulgurs tie ir attīrīti tādi kviešu graudi un bišķiņ apstrādāti. Nopērkams visos Rimī maksā. Sāls, 1,5 litrs ūdens. Kā redzat, sastāvdaļu ir tik maz, un tas process ir tik vienkāršs, ka es neko no gatavošanas procesa nemaz nerādīšu. Es vienkārši pastāstīšu pēc tam, kā es to visu gatavoju. Tas viss. Tad kāda ir pagatavošana? Vistu 45 minūtes vāru ūdenī, piebarot sālīti. Izņem ārā, buļļoniņu atstāja. Atdzesē vistu ar pirkstiem vienkārši brutāli saplos mazos sīkos gabaliņos. Ber atpakaļ katlā. Pievieno klāt to bulguru un uz mazas uguntiņas to visu lēnām vāra. Es vārēju 50 minūtes. Vāra tik ilgi, kamēr tas bulgurs jau reāli šķīst ārā. Pilnīgi absolūti, lai neizšķīst, bet tuvu tam. Un pašās beigās pievieno diezgan bagātīgi sviestu, gandrīz puspaciņu. Un te ir gatavais produkts. Armēņu harise. Tagad secinājumi. Kas tad ir to dusmīgo armēņu vienkāršais ēdiens? Kāpēc dusmīgie? Tāpēc, ka viņi pasaules dusmīgāko valstu sarakstā ir arī tāds indeks, jā. Atrodas 3. vietā. Latvieši, starp citu, tikai kaut kādā tur aiz 100. Tālūk. Ēdiens mani pamatīgi pārsteidza. Ļoti labā nozīmē. Visiem, absolūti visiem. Ģimene ļoti garšoja. Bērni teica, ka atgādina bērnības vistas zupu, tikai baigi foršā tādā putras konsistencē. Putra sanāk baigi mīkstā, krēmīgā un tāda ļoti patīkama. Ļoti tīras garšas, vistiņa un kviešu putra. Tiešām garšīgi, pārsteidzoši, ļoti vienkārši, ģeniāli. Tā ka, ja jums apnīk kartupeļi ar cīsiņiem, pelmeņu un makaronu ar sieru, tad šis ir tāds ļoti vienkāršs ēdiens, kurš stipri dažādos jūsu ēdienkarti. Rekomendēju no sirds.
Nākošie mums rindā ir Austrālija. Jā, nesatraucieties, ķēnguru es neēdīšu.